Labdien, kā es jau solīju, es uztaisīšu mazu video par saimniecību, varbūt ar mazam ieskatām pirms jūs braucat. Vispār saimniecība mums ir tāds dzimtas īpašums jau. Es esmu 5. paudze, kas šeit dzīvo. Tātad te ir mūsu māja, dažādi sēkas, te ir tāds piemājas. Viens no dārziem, kas ir mans bišu dārs. Te ir tās laikam kaut kāds 0,5 tīrums piemājā. Tad ir tas tālumā ir otrs tīrums, kas ir 12 hektāri, kas mums iet apkārt visai mājai. Te gar māju mums iet tādās 200 metru attālumā ceļš, un ceļš arī gar pašu tīrumu, kur man būs jautājums par aizsarga to barjeras veidošanu. Te var redzēt, ka es lēnām sāku ieguldīt un attīstīt maz infrastruktūras izbūvēju, kas domāt kaut kādu tādu apmeklētāju, kā te var redzēt arī uzņemšanai. Tad šeit mums ir siltumnīca, kas tas piemājas dārza variants, un arī šis tas piemājas dārzs, kas pagaidām ir tik lielā izmērā. Tā, šis ir tas otrs piemājas dārzs, kas ir arī tāda mājas virtuve, kur savukārt es arī visādas biškopības lietas daru, tā skaitā kausēju vasku un vēl šo to. Te ir savukārt tas otrs piemājas dārzs, kas tātad ir aiz pagalma, gluži kā saka Vidzemes sētā, ir kūts vecā piemājas dārzs, un aiz siltumnīcas tālumā ir mūsu improvizētā kaudze, par kurām būs jautājums, kad viņi varbūt uztaisīt kā komposta kaudzi pēc tiem fotogrāfiem, ko es sūtīju. Jā, nu te ir vecais ābeļdārzs, kur šeit ir avenes, un tad te haotiski veidotas, haotiski augušas visādi augi, bet arī kaut kas, protams, ir tikas no paša sākuma veidots, ko es esmu šogad te daudz ko pārstādījis, izfrēzējis kāds gan 30 celmus te visur, kur. Un šeit es esmu viņu drusku sakopis, tā lai riņstarbs ir viegli sakopjamas, un tur sastādījis milšērkšķis gar sētu un vēl visu kaut ko. Tā, te mēs esam apgājuši apkārt tai kūtī, kas ir tātad vecā kūts pagalms, te vēl būvdarbi notiek. Māja, malka šķūnis, tas ir pagrabs, tur ir tāda lielā kūts, klēts, un tos parādīšu tīrumus. Tātad šis ir viens no lielajiem tīrumiem, kas ir 6,8 hektāri. Tur tālumā aiz eglēm ir bijušais dzelzceļš, aiz kura vēl ir nesen iestādīts mežs. Tad tur mums ir tāda vecā melnā pirts. Šeit apkārt mūsu dārzam, no tā paša ceļa, ko es rādīju, iet šāds te vecais ceļš uz dzelzceļa pieturu, kas ir tur 400 metru attālumā. Un savukārt šeit ir 12 hektāru liels tīrums, kurš te beidzās ar to mazo birzīti. Un šajā te tīrumā es biju plānojis likt upenes, kurā, bet viņā ir 4,1 ir vispār viņas nestīvi ļoti, te viss ir diezgan švaka zeme, te gan kaut kas aug, āboliņš pagājušā gada, bet jā, tur ir ļoti skāps, un es pagaidām esmu atteicies no upenēm. Tā kā mums ir arī šādas te nopietnas lielas sēkas, kas kādreiz bija lielā govs kūts, ar kuru viena maza problēma, ka viņai īsti šobrīd vairs nav tāda piebraucamā ceļa, ko es uz vietas tad parādīšu. Bet pagaidām es jau man tādu ieceru varbūt painteresēties, es jau sāku interesēties par aitu. Aitām varbūt, nezinu, šo te noganīt aitām un kaut kā tur domāt, to es uz vietas jums tad parādīšu. Tātad, ja runā par infrastruktūras objektiem, tad tas ir malkas šķūnis. Te ir mūsu vecais pagrabs, kas ir diezgan labs un patīs man teikt ļoti labs. Tā lielā kūts. Kā mūsu kaimiņš teicais, katrs kūts ir sava kūts pakaļa. Tā, un tad te ir lielā kūts, kas man tagad, cerams, drīz pārtaps par novietni traktoru tehnikai ar izbetonētu grīdu. Tā, un šeit ir tāds, paliela ēka. Es kaut ēkas apakš, kas ir 10x30. Un, kur, ir liels iespējas viņu visādos veidos attīstīt, un varbūt lūkšu kādu padomu pie reizes. Jā, nu šeit ir savukārt tās kūts 90. gadu sākumā izbūvēts otrais stāvs, kas šobrīd ir noliktava, bet par kuru man arī ir šāda tāda maza iecere.
Tur veidojas tāds kokapstrādes stūris. Bet jā, es te gribētu tādu nometņu vietiņu organizēt, kur šeit būtu istabiņas. Un tad tur ir kaut kādas dažas meistarklases, ko varētu vadīt. Jā, un šeit arī būtu tāds viens no objektiem. Mār, tas īsumā ir viss, un tad pārējos vietas jums stāstīšu, rādīšu. Paldies!